Kad pagājušajā gadā slēdza toreizējā Madonas rajona mazās slimnīcas, apkārtnes iedzīvotāji sevi mierināja ar domu, ka turpmāk medicīnisko palīdzību un ārstēšanu saņems toreizējā rajona centrā, Madonas slimnīcā. Slimnīca tika uzbūvēta 2001. gadā, bez jaunā korpusa būvniecības tika veikta vērienīga arī veco korpusu rekonstrukcija, un atdzimusī slimnīca bija pirmā jaunuzceltā medicīnas iestāde Latvijas laukos atjaunotajā Latvijā. 2008. gadā Madonas slimnīca ieguva Veselības ministrijas balvu kā labākā ārstniecības iestāde, taču šobrīd tieši Veselības ministrija Madonas slimnīcu ir iekļausi slēdzamo slimnīcu skaitā. No tā izriet, ka tuvākā slimnīca atradīsies Valmierā. No Madonas pa asfaltētu ceļu tas ir 115 km. Kas nogādātu šos pacientus turp un atpakaļ? Turp aizved ātrā palīdzība, atpakaļ pašiem savu ceļu jāmēro. Pie tam tagad ātrai palīdzībai viņi hospitalizē ievērojami vairāk, atved uz uzņemšanām vismaz ievērojami vairāk pacientu nekā agrāk. Principā aizbrauc, ja pacientu nehospitalizē, un tādu ir diezgan daudz, īpaši, ja ir nepietiekoši finansējums, mēs ļoti vērtējam šos pacientus, izvērtējam, vai viņam ir indikācijas atrasties stacionārā vai nav. Ja nav, tad pacientam ir jāmēro ceļu uz mājām pašiem. Ministrijas ierēģņu aprēķini vērsti uz veselības aprūpes nozares līdzekļu ekonomiju, taču madonieši šai ekonomijai nesaskata loģisku pamatojumu. Ja Madonas slimnīca no valsts uz vienu slimnieku saņem 171 latu, tad reģionālās slimnīcas, ko paredzēts saglabāt, daudz vairāk, jau 240 latus. Līdz šim Madonas slimnīca strādājusi saimnieciski un bez parādiem. Visus gadus mēs esam strādājuši zināmā mērā pat ar peļņu. Parādu nav, mums nav nekāda ilgtermiņa saistību, mēs esam pa nullēm, teiksim tā. Slimnīcas vadība uzskata, ka Madonas slimnīca jau izveidojusies par reģionālu centru traumatoloģijas palīdzības sniegšanā. Katru dienu caurmērā tiek veiktas 6 gan akūtas, gan plānotas operācijas. Es 20 gadus nebiju bijusi slimnīcā. Tagad es pati te esmu un es redzu, kas te ir. Un ja to visu nolikvidēs, tas būs idiotisms. Un nekas vairāk. Madonas slimnīca ir gana laba. Ja Madonas slimnīca nebūtu gana laba, tad nebrauktu pie mums citu rajonu slimnieki. Mums brauc no Gulbenes, no Alūksnes, Ludzes un arī no citiem rajoniem. Mediķu vidū valda neizpratne, kāds ekonomiskais iegūms valstī būtu 100 darbinieku atlaišana, kāpēc pieņemot lēmumus ierēģņi paši neatbrauc uz vietas. Tiem 100 darbiniekiem, kurus mums vajadzēs atbrīvot, tiem tā ir slēgšana. Tas nozīmē, ka mēs nevarēsim neko nopietnāku veikt, tā būs aprūpes slimnīca un dienas stacionārs droši vien. Būtībā mēs jau 2. gadu sēžam, kā mūsu kolēģi bieži piemin, ka mēs sēžam uz čemodāniem un gaidām, kas notiks. Un būtībā visu šo laiku mūsos valda neziņa. Mēs arī šobrīd nezinām skaidri, kas mūs sagaida. Es domāju, reāls ieteikums mazāk varbūt rēķināsim skaitļus, paskatīsimies reāli šīs vietas, kuras taisās slēgt vai reorganizēt. Reāli kāda ir situācija slimnīcā, šajā slimnīcā un arī tajās pārējās, ko taisās slēgt. Reāli atbrauc šie cilvēki un apskatās, kā notiek darbs, kādi speciālisti strādā, cik apmierināti ir pacienti, kā šis darbs ikdienā notiek. Vienprātība un protests valda arī pacientu starpā. Cilvēki ir nobažījušies, kā gan ārstēšanās būtu iespējama vairāk nekā 100 km attālajā Valmierā. No attālākajiem novada pagastiem tie būtu pat 150 km. Kad naktī ātri atveda mani, vismaz labi, ka te tuvumā var atvest un visu. Citur, kamēr aizbrauks, jau viss būs. Man sirds aritmija ir un bronkīts piemetās, un ja nebūtu aizvakar atvesta, tad diez vai vairs būtu, jo cik te diezgan gabals ir, un ja kaut kur tālu jābrauc, nevar jau cilvēks vairs nemaz tikt, es knapi tik, un mani tik izglāba. Kāpēc mums no savas slimnīcas, kas tik labi aprīkota, ka visa aparatūra, viss te ir, mediķi ir labi, kāpēc mums jābrauc kaut kur prom? Mums nav jābrauc projām, mums ir savs viss. Streiku jātaisa. Jātaisa streiks un jāceļ visi slimnieki un visi iedzīvotāji jāceļ. Bet padomājiet, kur jau Varakļā nav, jau Cesaini nav, kas vēl būs?
Ērgļu tik laba slimnīca bija, tiešām laba slimnīca arī bija. Madonā, jā, likvidēs Madonu, es nezinu. Tad vispār ir jāsit Saeima ārā. Madoniešu pārliecība par savas slimnīcas nepieciešamību nosaka ne tikai emocijas. Izveidotā infrastruktūra un prātīgā saimniekošana slimnīcu Alleži ir ierindojusi novada pelnošāko uzņēmumu vidū.